Kaspar, tas ir gandrīz neticami, bet tu esi vairāku simtu inovatīvu produktu autors. Jā, tā ir. Saki lūdzu, vai ir arī produkti, kuri ir domāti tieši aknu veselībai? Jā, mēs, principi, tie mūsu kompānijas principi ir nemainīgi. Pirmkārt, mēs cenšamies neveidot kopijas. Mēs nākam varbūt nedaudz vēlāk kā citas kompānijas, un aptiekās noteikti ir ļoti daudz labu produktu, bet tā mūsu iespēja ir apkopot gan tās labās lietas, kas ir citiem produktiem, un arī tie neizdevušies projekti citām kompānijām. Un tādēļ mēs arī aknām esam izveidojuši ļoti inovatīvu un veiksmīgu produktu, Hepasan Forte. Kāds ir sastāvs, ar ko atšķirās no citiem produktiem, lai es izvēlētu? Jā, aknām ir tas brīdinājums signāls, un tad, kad aknām ir tas enzīmu paaugstinājums, vai kā akna paziņo organismam, ka man tagad nav labi, un dari kaut ko. Ja? Un tad ir svarīgi tā, ka jāapkopo visi tie aktīvie elementi, kas var palīdzēt aknām. Un īstenībā viņu nemaz tik daudz nav pasaulē. Jā, un kuri tad ir tie, kas ir apkopoti Hepasan? Viens ir ļoti svarīgi zināt, ko katrs no komponentiem dara. Un viens no tādiem labākiem komponentiem ir esenciālie fosfolipīdi. Un esenciālie fosfolipīdi ir tik labi, un viņi ir tik tuvu mūsu aknu šūnu membrānai, kad viņi ir pilnīgi viens pret vienu. Ja, ja mēs organismā uzņemam pietiekoši daudz esenciālos fosfolipīdus, tad viņi ļoti vienkārši var ierotēt aknu šūnu membrānā, un aknu šūnu membrāna praktiski ir neuzvarama. Ja? Izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Jā. Bet, ja mēs runājam vienkāršāk, tad ļoti svarīgi ir pasargāt aknu šūnu, jo aknu šūna būs nodrošināta, viņa varēs pildīt savu funkciju. Un tur ir tie saucamie esenciālie fosfolipīdi, bet otra lieta, kas arī ļoti svarīga aknām, ir šis mārdedzis, vai mēs pazīstam kā mārdedzis vai dadzis, un arī viņš ļoti labi spēja pasargāt aknu šūnu un uztaisīt to aknu šūnu kā cietoksni. Un tad tie jaunie toksīni, ko mēs uzņemam, vai arī ko mēs paši radam, tie nespēja šo aknu šūnu tik viegli uzveikt. Un, protams, mēs esam dzirdējuši, ka tur franči dažādus salātus, un viņiem aknu veselība ir laba. Tieši tā, pienene arī ir ļoti labs palīgs aknām, jo pienene aktīvās vielas ir tādas, ka viņas var paņemt iekaisumu ārā no aknām. Un artišoks, kas arī ir, artišoks īstenībā ir tas pats mārdedzis, tikai nedaudz lielāks. Un garšīgāks. Varbūt arī garšīgāks. Ja? Šīs ir tās 4 lietas, ko mēs pazīstam Eiropā, un kuras ir sastopams, un kuras mēs arī ļoti vienkārši varam ielikt vienā produktā, un panākt to, ka katra no šīm vielām palīdz mūsu aknu funkciju atjaunošanai. Aknas ir pārāk labsirdīgas orgāns. Ja, un pacietīgas, ja, un aknas nesāp. Un līdz ar to vienīgais veids, kā mēs vislabāk un visātrāk varam izdarīt, tās ir analīzes. Un katram cilvēkam Latvijā reizi gadā analīzes vajadzētu tos taisīt un paskatīties. Jo aknas ir tik labs orgāns, kā nav neviens mūsu organismā, ka ja 5% darbojās, viņš neko sliktu, tie pēdējie 5% darbojās, viņš neko sliktu vēl nesaka. Ārprāts. Ja? Un tas nozīmē tā, ka ja man jau ir tie nosēdināti, tā akne jau ir par 90%, viņa var vēl klusēt. Un mēs esam runājuši ar laboratorijas vadītājiem un laboratorijas ārstiem, un viņi saka, tu iedomājies, Kaspar, 9% no Latvijas iedzīvotājiem ir ar to paaugstināto aknu rādītāju. Bet viņi jau nezina, ja? Viņi jau nejūt to. Un tās ir diezgan tāds satraucošs rādītājs. Un aknu rādītājs, ja ir paaugstināts, tad noteikti ārsts un farmaceits būs tas, kas varēs palīdzēs un ieteikt, ko darīt. Protams, ļoti daudz aknu šo funkciju mēs varam atjaunot jau ar dabas veltēm. Ja? Tas pats artišoks, tas pats tā pati pienene, bet te jau svarīgs, kāda ilglaicīgi, kā mēs turpinam darboties. Vai mēs viņas tā kā pasaudzējam, vai atkal ejam agresīvi viņām virsū. Un ja mēs ejam agresīvi virsū vai nepasaudzējam, tad ļoti labi šajās situācijās ir Hepasan Forte. Lotas Farma. Inovācijas veselībai.